Vai Latvijā būt invalīdam ir grūti? Ja mēs skatāmies 10, 15 gadu periodu, tad situācija cilvēkiem ar invaliditāti noteikti ir uzlabojusies. Tā kā man pašam bija arī sociālais uzņēmums, kurā es integrēju cilvēkus ar redzes un dzirdes traucējumiem dažādās aktivitātēs caur fiziskām aktivitātēm, lai parādītu, ka viņi ir tieši tādi paši cilvēki kā mēs visi. Līdz ar to mēs gājām pārgājienos, mēs spēlējam futbolu kopā ar cilvēkiem, kam nav invaliditāte. Un es pat dažus cilvēkus, tos saucamos neredzamos cilvēkus, kas iepriekš nekur nav piedalījušies, esmu izvilcis ārā, un viņiem arī ir iespēja piedalīties. Protams, ir atkal daudz jautājumu, kas ir izcinām, bet es uzskatu, ka vides pieejamība Latvijā ir krietni uzlabojusies. Vienmēr ir kur pielikt. Modernais dizains, kas ir dažādi risinājumi cilvēkiem ar redzes traucējumiem, ir mums valstī ieviesti kaut kādu asistentu pakalpojumus. Mums katru gadu mēs mēģinām kaut ko pielikt klāt pie stundu likmes. Grūtāk, man liekas, bieži ir tiem vecākiem, kuriem ir šis smagais bērns, tīpaši ar garīgu raksturu traucējumiem ģimenē. Attiecīgi, man liekas, ka šīm ģimenēm būtu arī nepieciešams liels gan psiholoģiskais, gan viņiem iespēja atpūsties.